Ludzas novada attīstības prioritāte ir infrastruktūras sakārtošana, proti ielu un ceļu seguma nomaiņa, ūdeņsaimniecības un kanalizācijas sistēmas ierīkošana kā pilsētā, tā arī pagastos. Ludzas novada pašvaldība īpašu uzmanību pievērš mūsu novada pagastu teritorijām, lai tā attīstība būtu līdzsvarota katrā pagastā, ne tikai Ludzas pilsētā. Tādēļ mēs īpaši pievēršam uzmanību Eiropas Savienības projektu piesaistei. Šobrīd 5 novadu pagastos ir realizēti infrastruktūras sakārtošanas darbi, kā rezultātā arī Cirmes pagasta Tutānu ciemā ielas šobrīd tiek nosveltētas. Daudzos pagastos arī no infrastruktūras mērķdotācijas naudām tika realizēti ūdensaimniecības sakārtošanas darbi. Tas ir Brigu pagasts, Rundēnu pagasts, Puriņu pagasts. Šajā jomā mēs arī daudz strādājam, lai šos objektus sakārtot. Savukārt Ludzas novadā šobrīd turpinās ūdeņsaimniecības sakārtošanas darbi. Arī šeit ir nosveltētas ielas, taču darāmā vēl ir daudz. Tāpēc šobrīd, kā stāsta attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, notiek darbs vēl pie 35 projektu izstrādes. Tagad mēs ļoti intensīvi strādājam pie projektu sagatavošanas, kurus mēs plānojam iesniegt Igaunijas, Latvijas, Krievijas pārrobežu sadarbības programmā. Kopumā mēs gatavojam 4 projektus. Viens no šīs programmas projektiem ir Tālavijas ielas seguma nomaiņa, kā arī Ludzas tautas nama telpu rekonstrukcija. Tautas namā paredzēts pārveidot pagrabstāvu par pašdarbnieku mēģinājumu vietu, kā arī modernizēt tautas nama abas zāles. Es domāju, ka tas mums izdosies, tāpēc, ka visi ir noskaņoti tam, ka tautas namam ir jātop skaistai ēkai šeit, pilsētas centrā. Un tāpēc esmu no sirds pateicīga tiem cilvēkiem, kas ir strādājuši pie projektiem, kas realizē šos projektus, deputātiem, kuri saprot, ka kultūra sākas ar katru cilvēku kultūra, vajadzīga katram cilvēkam, un tāpēc esmu tiešām pateicīga un ar nepacietību gaidīsim remontu Ludzas tautas namā. 3. projektu mēs gatavojam sadarbībā ar Valsts aģentūru kultūras informācijas sistēmas. Tad projekta ietvaros tika plānots veikt bibliotekas infrastruktūras attīstību, un projekta ietvaros Ludzas biblioteka plānots izveidot mācību centru bibliotekāriem. To vai izdosies piesaistīt Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļus Igaunijas, Krievijas, Latvijas pārrobežu projektu īstenošanai, Ludzas novada pašvaldība zinās nākamā gada vasarā, taču jāteic, šī programma nav vienīgā, kurā tiek sniegti projekti papildus finansējumu iegūšanai, novada sakārtošanai.